Jau senais Cicerons, piedodiet, es esmu uztraucies, pēc varbūt brīžiem man kaut kas arī pasprūk, ko es nepasaku pareizi pēc sarakstu. Jau senais Cicerons ir teicis, kur nav tik labi kā mājās, jo tieši kā sākumā dziedāja arī Normons Rutulis. Mums, Vēju kultūras pils, tā teikt, senākajiem gandrīz vai kolektīviem, jau sevi šī māja ir kā otrās mājas, kur mēs pavadām ļoti daudz savu laiku, kur mūs saprot, kur mēs saprotam viens otru, kur mēs iegūstam draugus un kur mēs arī mīlam. Šokar tradicionālajā Pavsara koncertā, it kā tradicionālajā, es ceru, jo ir it kā jaunākās ziņas, droši vien, ka visi esat dzirdējuši, kad rekonstrukcija tika pārcelt uz 9 mēnešiem. Tātad būs kaut kāds jaunas dzemdības, piedodiet par tādu teicienu, bet tāds laikam ir. Šajā koncertā jūs redzēsiet gan roteļu, gan magu roteļu, gan roteļīgu soli un arī daudz. Lai jums patīkam skatīšanās. Tú me
Mani sauc Mārtiņš, un esmu rotaļnieks. Un blakus man ir Līga, arī viņi ir rotaļnieki. Viņi man palīdzēs īsti noprezentēt manu rotaļu. Veids, rotaļa, mana rotaļa. 3 lietas, par kurām es pavisam īsti pastāstīšu mūsu, manas rotaļas versiju. Veids jau no pašas mazot daudziem no mums, arī mans rotaļas sastāv, ir bijis kā vārds un sinonīms vārdam dejošana. Nu, kur tu ej? Uz dejošanu. Nu, kur? Uz veids, ne? Veids dejošana. Vispār grūti iedomāties, kā savādāk. Kur mēs vispār dejot? Kāds būtu savādāk? Labāk, ne? Un veids, protams, un tajā dejošanā mums, protams, ir zelta cietiņš. Paldies Baibai Šteinai. Daudz esam gājuši savu zelta cietiņu skolā. Es pat pareiķināju, ka aptuveni gadu, ja mēs skaitītu 24 stundas dienā, aptuveni gadu no savas dzīves, līdzšinējās mēs esam pavadījuši šajās telpās. Tas ir, diezgan apjēmums. Rotaļa bija tā vieta un tikšanās vieta mīlestībai, kas mums parādīja un ieveda tajā pieaugušo dejas pasaulē. Kopā ar, mums vēl bija privilēģija, kopā ar Aivu Baumani, dejot, teiksim, viņa kā skolotājs mums bija vēlāk Gīns. Liels paldies viņiem par to, un es domāju, ka tas bija tas brīdis, kas mūs tā kā uz visu mūžu ielika dejoši mūsu sirdī. Mēs beidzot, pamazām mēs tojamies manai rotaļai. Pa starpā bija tāds periods, kad tā kā nedaudz kādu brīdi varbūt tās nedejojām. Saprecējāmies, kustām šķersam, sacīt bērni. Tagad mums uz mūsu grupu ir kādi 30 dejo zelta cietiņām. Un tad no vienā brīdī laikam jau tā kritiskā masa bija tā, kas apkārt, ka bez tās mīlestības, bez dejošanas, nekādīgi. Tapa, mana rotaļa, nāca Dāca Adiljona, Baigas meita, vāda mūsu veiksmīgi. Un tā mēs savu mīlestību dejā varam un turpinām manā rotaļā. Lūdzu. So
Tautas deju ansamblis Rotaļa ir jauniešu kolektīvs, kuru mīlestība, prieks, deksme un jaunības azarts pēc garās ziemas atkal uzzied un uzplaukst skatuves deju rakstos, gluži kā pavasarī, kad mostas daba, lai aicinātu visus atkal un atkal līdzi priecāties par dabas pamošanās brīnumu. Gins mums šovakar pirms koncerta teica: šis ir tas vakars, mīļie, kad jūs dejojat tiem, kurus jūs mīlat, un tiem, kuri mīl jūs, un vēl mājās. Tieši tādēļ tik sirsnīgi.
bērni, dzīves biedri. Liels prieks redzēt jūs visus, mūsu draugus, šajā simboliskajā atvadu koncertā. Labvakar, Aija, mēs esam droši, ka esi kopā ar mums šajā brīdī, tāpat kā visos citos, un ar tikai sev vienu raksturīgo emocionālo manieri novērtē mūsu sniegumu, kā dejā, tā arī visā citā. Mums, izmantojot to, ka tika dots vārds, ir tāda vēlme apsveikt arī mūsu mājas saimnieci Ženiju pagājušajos svētkos. Vidējās paudzes deju kolektīvu Rotaļa XO. Un tad mēs vienbalsīgi nolēmām, ka šim kolektīvam uz šīs skatuves un šiem skatītājiem nekāda vārdiska prezentācija vairs nav nepieciešama. Lielākā daļa no mums jūs šeit priecē, izklaidē, kādu laiku varbūt jūs jau gandrīz gadus 40. Tādēļ vienīgais, ko mēs vēl papildus savām dejām jums varētu dot, ir tāds neliels solījums, ka mēs ļoti centīsimies nenodejoties līdz tam brīdim, kad mūsu iznāciens uz skatuves signalizē par nepieciešamību doties uz kafejnīcu, vai mūsu numurs koncerta programmā iekļauts tikai tādēļ, lai lieliskā pamatsastāv dejotāji varētu pārģērbties. Un tādēļ, mīļie, vēlreiz milzīgs paldies jums par to, ka kārtējo reizi sestdienas vakarā jums nav bijis nekas cits, ko darīt, kā pavadīt laiku šeit, šajā mājā, kopā ar mums, un mēs ļoti centīsimies no visas sirds jūs negarlaikot un vienlaicīgi rast arī kompromisu, lai rīt daktariem mierīga brīvdiena. Paldies!
Labvakar! Mans vārds ir Sandra, un blakus man stāv vīrs. Arnis. Jā, un ja jums kāds man jautātu, kur es satiku savu brīnišķīgo vīru, tad kā jūs domājat, kāda būtu atbilde? Pareizi. Tas bija mūsu dēlēns. Pilnīgi pareizi, arī dēlēns ir vefā. Tātad mēs satikāmies savās mājās Robežu ielā 2. Mēs satikāmies rotaļām pie Ailes Baumanas, kur tiešām mums iemācīja milzīgu reizes mīlestību. Un par cik daudz rotaļnieki savu deju ir sākuši zelta sietiņā. Un, lai arī tagad Daugavā dejo daži rotaļnieki, tomēr kolektīva tapšanas stāsts ir savādāks. Pirms 11 gadiem, 2003. gadā, vērojot, kā bērni dejo zelta sietiņā, neviļus arī pašiem kājas sāka cilāties. Un tā ar Baigas Šteinas atbalstu tapa vecs sietiņš. Bet bērniem izaugot, pieauga arī vecāki un prasības tika stiprākas. Un tapa kolektīvs Daugava. Sākot ar 8 pāriem, nu jau mēs esam izauguši līdz 13 pāriem. Bet mēs esam tepat mūsu mājās, jo zvaigznes atspoguļojas Daugavā. Kā arī esam mēs sevi apliecinājuši, ka varam būt labāko vidū, kas īstenojās šī gada deju kolektīvu skatē, kur kolektīvs ieguva augstāko pakāpi. Un kā kolektīvs mēs tiešām varam lepoties ar savu titulu deju. Daugaviņa lielījās, ko jūs jau redzējāt Ginta Baumaņa choreogrāfijā. Un mūsu padītājs Gints ir arī izdomājis mūsu kolektīvam moto, kur, es domāju, ne katrs kolektīvs ar tādu var ielīties. Un mūsu moto ir: Daugava ir zelta upe, caur sietiņu izsijāta. Caur sietiņu izsijāta, tek ar vefu dejotama. Nekur nav tik labi kā mājās. Paldies!
Nu, tāda mēs te mājās dzīvojamies. Man ir jāatceras vēl dažas lietas. Protams, ir pauze, ka jāizpild, jo Dievu jātērjos. Bet, nu, tomēr es mazliet, kas tā kā ļoti veidojas arī tieši, manuprāt, rotais raksturu, tādu, kādu mēs izskatāmies, gan arī vidējie tādi paši, jo viņi arī no tā nākuši. Sācies 91. gads, Vēles teātris, Vēla kalpi. 192 izrādes, nu, var teikt tā, ilgu laiku tur dzīvojām šajā mājā, kas arī saucās Vēles teātris. Nākošā sadarbība mums izveidojās ar Aināru Mieli, kur uz vairākām idejām tika veidotas koreogrāfijas. Ainārs paskatījās un teica, vajag, tad mēs ar viņu arī pa vairākiem koncertiem izbraukājām. Un gandrīz vai visu Latviju izbraucām ar šīm idejām. Nu, un tad nāca viens gads, un radās Latvijas televīzijā raidījums Lai to. Nu, un mūsu rotaļuso izvēlējās viena, manuprāt, Latvijas viena no absolūti spilgtākajām personībām, Olga Rēcka. Lai arī pazīšanās jau bija senāk, un tāpēc viņa piesakāja un teica, man vajag. Nu, ja vajag, tad mums cits ir tas pietrika. Nu, un šajā sadarbībā beigās mums radās IKSO jauna dejotāja, plus papildus jauns precēts pāris. Nu, un tad es skatos aicinu Olga Rēcka. Labvakar! Paldies visiem! Sevišķi gribētu pateikt paldies Gintam Dolmanim. Paldies Ivo Dolmanim, paldies Ivo Bankavam un Guntaram Zvīnim. Tāpēc, ka es viņus pazīstu jau 20 gadus un pateicoties varbūt viņiem un arī viņu otrajām pusītēm, es jau kolektīvā dejoju 2 gadus. Paldies jums! Ai,
Jau ar pirmajiem soļiem latviešu deju un jaunradas pasaulē Aijas Baumanes un ansambļa Rotaļa kopdarbā ir veidojies īpašs tikai šim ansambļam raksturīgs stāsts. It kā sen pazīstamās melodijās un tēmās, kā piemēram Tūdaliņa tagadī, Kurtu augi Daiļameita un citās, Aija ir mācējusi ielikt īpašu tikai sev raksturīgu iezīmi, dramatismu, mazliet spriedzi un teatrālas krāsas. Kopā ar saviem domu biedriem, horeogrāfiem Modri Gipmani un Ojāru Grasi, Aija ir iestudējusi vairākus horeogrāfiskus uzvedumus, kuri ir dejoti gan vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, gan ārzemju festivālos. Arī šobrīd Rotaļai ir ļoti paveicies, ka mākslinieckais vadītājs Gins Baumanis sniedz Rotaļas oriģināla repertuāram lielu pienesumu, interesantas un jaunas latviešu dejas. Tā arī nākamā, ko redzēsiet Ozolītes Zemzarīti, Rotaļas izpildījumā šogad jaunradas deju skatē ieguva 3. vietu.
Mēs šovakar šeit uz skatuves un tāds ārākais jau droši Grimaitavā bijām tautsdeja ansamblis Rotaļa, mākslinieckais vadītājs Gīns Baumanis. Repetitors Roza Kurča, Diana Davare un Santa Blomista. Vintīti, Stakarīti, Santa. Koncertmeistara Valentīna Popova. Un mūsu vismīļākie, vislabākie, senākie draugi, vidējās paudzes deju kolektīvi Mana Rotaļa un viņu vadītāji Dāts Atmiljoni šodien citos darbos, tādēļ nevar būt ar mums, Rotaļa XO un Daugava, un arī viņu mākslinieckais vadītājs Gīns Baumanis. Tad vēl Gīns grib teikt daudz un mīļas paldies. Daudz nevienu paliek. Mazais stāsts par to, tagad esam tā kā šo koncertu pabeiguši. Es ceru, ka tas, ko es tagad teikšu, arī jums likās zālē, ka tā ziņā jūs uz skatušanu redzējāt visus augstākās pakāpes kolektīvus. Bet, protams, mājas jau bez sava mājas garīgi, bez tās mīlestības laikam jau nav mājas. Un tāpēc pirmkārt, mēs, protams, gribam teikt mūsu mājas garīgi. Un es saukšu vārdos, tāpēc, ka es tā jūtu. Un tā ir mūsu ženība. Tā ir mūsu Ilze. Tā ir mūsu Ilona. Ir, protams, ir mūsu trīs muskatieri – Ēriks, Raimonds, Emīls. Un, protams, ja mēs tādi izskatītos, kādi mēs esam, liels paldies Vindzēm un Rozējas Televicē. Paldies jums par šīm mājām, paldies par sajūtām, ka mēs tiešām esam mājās. Un lai nu anekdote arī piepildās, ka tagad 1. aprīlī Vefu aizvērs, bet kurā gadā mēs nezinām.